Mans stāsts iesākās pirms 90 gadiem, kad 20. gadsimta 30. gados nonācu Talsos uz Talsu tukuma apriņķa vecākā agronoma Kārļa Kreismaņa melnā rakstamgalda. Ak, Dievs, cik lepns es biju! Taču nāca 1941. gads, Kārlis Kreismans bija spiests pamest iekārtoto dzīvi Talsas pusē un atgriezties savās tēva mājās Ķoņu pagasta Bēkās. Tas mūs abus izglāba no Sibīrijas. Kopš baigā gada vairs nedrīkstēja būt goda vietā uz melnā rakstamgalda. Patvēros grāmatskapī ar stikla durvīm pašā augšējā plaukta maliņā, lai mani nevar redzēt katrs ienākot istabā, viens zinātājs, sēžot pie rakstamgalda un pavaroties atpakaļ. Taču katru gadu 18. novembrī es tiku izcelts no grāmatskapja un nolikts savā īstajā vietā uz melnā rakstamgalda. Kaut tikai uz dienu, kaut tikai uz brīdi, bet ar ilgām un ticību, ka reiz Latvija atkal būs brīva. Pēc Kārļa Kreismaņa došanās mūžībā es pārcēlos uz kaimiņu mājām Saktām pie Edītas Krastiņas, Kārļa meitas. Ikdienā tagad atrodos uz viņas rakstamgalda, bet svētkos esmu uz lielā saimes galda kopā ar visu ģimeni, Kārļa Kreismaņa meitu, bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Kas par kņadu, bet katrs no viņiem sirdī nes Latviju, mīļu un dārgu, un es jūtos kā tāla senču atbalsts šajā latviskajā ģimenē.